Tā, labdien! Šodien es gribu pastāstīt nedaudz par harmonijas pamatiem. Konkrētāk par tādām tēmām kā nošu pieraksts uz nošu līnijas, nošu nosaukumu, nošu apzīmējumu ar burtiem, hromatiskais iedalījums un alterācijas zīmes, baltie taustiņi, do mažora gamma, gammas uzbūve, klavieru oktāvu iedalījums, vidikli, klaviatūras oktāvu iedalījums, gammas un tonalitāte un melodija. Tā, es domāju, ka jūs visi esat pazīstami jau, teiksim, no skolas ar nošu pierakstu uz nošu līnijas. Te mēs varam redzēt tipiskākais, ko parasti visi sāk mācīties, tā ir tā kā do mažora gamma. Te mēs redzam do mažora gammas nošu pierakstu. No notiņas do līdz do, tātad do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Un to, ko es gribētu atzīmēt, ir, ka bieži tādā, mūsdienu mūzikā šīs notis ir pieņemts apzīmēt ar burtiem. Un te mēs varam redzēt apakšā tātad šo te nošu apzīmējumu no burtiem. Tātad do ir C, re ir D, mi ir E, fa ir F, sol ir G, la ir A, si ir B un do ir atkal C. Ja mēs atveram programmu Ableton, un ja mēs izvēlamies instrumentu klavieres, tad arī šeit mēs redzam šos te pašus burtiņus, pretī katram taustiņam, katram baltajam taustiņam. No C līdz A, no C līdz C. Lai vieglāk būtu atcerēties, mēs varam iedomāt, ka īstenībā skaņa rīma sākot no lā, jo tad viņi atbilst tā kā alfabētam no burta A līdz burtam G. Tā kā A, B, C, D, E, F, G, kas atbilst la, si, do, re, mi, fa, sol notiņam. Tā, tas, ko es gribētu atzīmēt runājot par do mažoru gammu, ir tas, ka šī gamma sastāv, varētu teikt, no toņu un pustoņu attiecībā. Pustonis ir mazākais attālums starp divām notīm, kāds mums pieņemts rietumu mūzikas pasaules kultūrā. Austrumu pasaules mūzikas kultūrā ir vēl smalkāki toņu un pustoņu iedalījumi, piemēram, ceturdaļu tonis, trešdaļu tonis un tā tālāk. Tur ir iespējams vairākas variācijas, bet mums rietumu pasaules kultūrā pieņems, ka mazākais atstatums tātad starp divām skaņām ir pustonis. Lai to labāk saprastu, es nodemonstrēšu vienu video, kur tiks spēlēta hromatiskā gamma. Līdzīgi to pašu es varētu parādīt īstenībā programmā Ableton. Ja es esmu izvēlējies, teiksim, instrumentu, uztaisījis MIDI reģionu un, teiksim, es tagad sarakstīšu MIDI notiņas, sākot no do, pēc kārtas. Tad man būs do diez, re diez un tā tālāk. Tas, ko mēs redzam, ir, ka te veidojas tāda tā kā trepīte, kur visas notiņas iet pēc kārtas un varētu teikt vienā atstatumā pēc otras. Tas ir tas, ko mēs saucam par hromatismu, ja hromatisko gammu. Tā pamēģināsim atskaņot. Jā, un tas, ko es gribu, lai jūs saprotat, ka šis te mazākais attālums, tad tas ir pustonis. Bet ja mēs atgriežamies, piemēram, pie do mažora gammas, uzrakstīsim tūlīt viņu arī notiņās,
Tad te būs do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tā, atskaņošu. Tad te mēs redzam, ka tā trepīte vairs neiet pēc kārtas. Tad tās notiņas iet ar tādiem tā kā maziem pārtraukumiem, vietām retāk, vietām biežāk. Un tad te ir tā lieta, ko sauc par toņu un pustoņu attiecību. Teiksim, vienu notiņu izlaižot, sanāk, ka tas mums veidos toni, bet ja notiņas iet pēc kārtas, tad tas būs tā kā pustonis. Un te var redzēt, teiksim, do mažoru gammas uzbūvi, kas ir tonis, tonis, pustonis, tonis, 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 pustonis. Un ievērojot šādu toņu un pustoņu secību, mēs varam īstenībā izveidot gammu no jebkuras skaņas. Vienīgi, lai to izveidot, mums iespējams nāksies lietot tādu lietu, ko sauc par alterācijas zīmēm. Un alterācijas zīmes mums var būt diez un varbūt arī bemols, divi varianti. Tātad diez ir alterācijas zīme, kas paaugstina noti par pustoni, bemols ir alterācijas zīme, kas pazemina noti par pustoni. Ja mēs apskatāmies, teiksim, chromatisko gammu, tad te mēs redzam, kad mums iet pēc kārtas. Tā kā mēs skatījāmies šajā pirmajā piemērā par trepīti, kur katrs notiņas iet pēc kārtas, tad te mēs to varam apskatīties nošu pierakstā. Tad mums ir do, tad nākamā notiņa būs do diez, tad būs re, re diez, kas ir melnais taustiņš, mi, fa, kas jau ir izkārtojies uz klavieres tastatūras blakām, tālāk ir fa diez, sol, sol diez, kas ir atkal melnais taustiņš, la, la diez, kas ir melnais taustiņš, virs la, si un do. Tātad diez, tā ir alterācijas zīme, kas paaugstina notas vērtību par pustoni. Bet līdzīgi mēs varam izmantot ar tādu alterācijas zīmi, kas saucās bemols, kas sanāk pazemina šo te notiņu par pustoni. Un, lai to saprast, tad varētu teikt, ka ņemsim pa piemēru, tiksim, notiņu, kas seko pēc do, kas būtu it kā nākamais melnais taustiņš, ka mēs viņu varam apzīmēt īstenībā, ja mēs skatāmies no do puses un ejam uz augšu, tad tā kā do diez, vai arī, ja mēs skatāmies no re puses un ejam uz leju, tad viņu var apzīmēt kā re bemolu. Tas, ko vajag saprast, ir tas, ka tā ir viena un tā pati nots, viņi tikai ir iespējams pierakstīt dažādi, skatoties, no kuras puses mēs uz viņu varētu tikt skatāmies, vai no lejas pieejam, vai no augšas. No lejas, teiksim, skatoties, tātad tas būs do diez, no augšas skatoties, ejot virzienā uz leju, tas būs re bemolu, bet notiņa tā pati. Tātad tas bija īsumā par terminiem, ko es gribētu, lai jūs piefiksējat. Tātad pustonis, angliski var apzīmēt arī burtiņu h, jeb half, kas nozīmē puse, un termins tonis, ko angliski var apzīmēt kā whole, jeb burtiņu dubult v, kas nozīmē, jā, tātad vesels tonis. Un alterācijas zīmes diez un bemols, angliski sharp vai flat. Tātad viena paaugstina noti par pustoni, otra pazemina par pustoni. Tā, nākamā lieta, ko es vēl gribēju atzīmēt, ir oktāvu iedalījums. Te mēs varam redzēt, teiksim, kā tiek iedalīts klavieru oktāvas. Tas orientieris, kas būtu jāņem vērā, pēc kā mēs vadāmies, ir klavieru vidējais do. Tas atrodas šeit, un to sauc par pirmo oktāvu. Pēc tam, ejot tālāk no pirmās oktāvas, mēs saucam oktāvas, varētu teikt, pakāpeniski, nāk otrā oktāva, trešā oktāva, ceturtā oktāva, piektā oktāva. Bet, ja mēs skatāmies uz leju no pirmās oktāvas, tad tās oktāvas ir pieņemtas apzīmēt tā kā mazo oktāvu, lielo oktāvu un kontraoktāvu. Šeit apakšā var arī redzēt visām šīm notiņām, kas ir baltie taustiņi, tagad pierakst uz nošu līnijas. Tad mums jau varbūt pazīstamāks ir šis pieraksts, kas sākās no šī te vidējā do, un tad mēs varam redzēt, kā tās notiņas iet uz augšu un pierakst augstākas notiņas. Ja mēs nonākam, teiksim, 4. oktāvā, tad mēs redzam, ka te parādās šāds astotnieciņš, kas
tas ir vienkārši pierakstu veids, kas nozīmē, ka šīs notiņas ir jāskatās, tā kā jādomā par viņām oktāvu augstāk. Viņas netiek rakstītas vienkārši tālāk, jo citādāk tas būtu nepārskatām un aizņemt ļoti daudz vietas, tādēļ ir izdomāts šāds te apzīmējums. Jā, bet ja mēs runājam par notiņām, kas iet tā kā zem pirmās oktāvas do, protams, man nav parādīts, var arī rakstīt nedaudz vēl zem nošu līnijas, bet bieži vien šīs notiņas tiek pierakstītas jau citā atslēgā, to sauc par basatslēgu. Te var redzēt. Tas ir, teiksim, basatslēgas pieraksts. Un basatslēgas orientieris varētu būt šis te do, kurš atrodas uz otrās palīglīnijas. Sanāk, ja mēs gribam, teiksim, domāt par notīm basatslēgā, tad mums bieži sanāk transponēt šīs te notiņas. Praktiski ir tā, ka visbiežāk, teiksim, pirmajās klasēs jūs saskartīsieties noteikti ar nošu pierakstu violas atslēgā, nošu pieraksts basatslēgā paliek aktuāls, teiksim, ja sāk mācīties tādu instrumentu kā klavieres, tad viens no piemēriem ir tāds, ka, teiksim, labā roka parasti tiks rakstīta šajā violas atslēgā un kreisās rokas partija tiks rakstīta basatslēgā. Tas vienkārši tāpēc, lai šis pieraksts būtu kompaktāks un pārskatāmāks. Tā varētu teikt, tāpēc tas tā ir izdomāts. Tā, un vēl viena tēma, ko es gribēju pastāstīt, ir MIDI klaviatūras iedalījums. Respektīvi, tā ir tā pati, varētu teikt, klaviera. Klaviere tikai tādā, teiksim, datoru pasaulē ir tā kā, varētu teikt, mums šeit Abletonā. Ja mēs apskatāmies, tad te mēs redzam, ka mums ir šī klavierīte izveidota šādi, vertikālā veidā, un te ir arī te visādi C, piemēram, apzīmēti. Bet ja mēs uziem visu uz kādu no tiem taustņiem, tad mums parādās arī sīkāk, teiksim, cits nots apzīmējums ar burtiem. Tas, ko es gribētu, lai jūs saprotat, ir, ka tādā, teiksim, elektroniskajā mūzikā, ja MIDI pierakstā, teiksim, šis te klavieru vidējais do, mums tiek atzīmēts ar C3. Tad C tas nozīmē 3, C tas nozīmē do, un 3 tas nozīmē, ka tas ir oktāva. Tas ir skaitlis, kas norāda oktāvu. Ejot uz augšu būs C4, tātad tā būs jau otrā oktāva, C5 būs trešā oktāva, C6 būs ceturtā oktāva. Bet ejot uz leju no C3 mums saglabājas, varētu teikt, tā pati numerācija ar cipariem, vienīgi leju pejoši no trīniem. Tad C2 būs mazā oktāva, C1 būs kontraoktāva un C0 būs subkontraoktāva. Tas, kas jums jāpiefiksē, kad orientieris ir C3, un tas ir, varētu teikt, klavieru vidējais do, pēc kā mēs varam orientēties. Un arī, ja jūs veidot melodiju, teiksim, Abletonā, MIDI reģionā, tad visbiežāk, tas orientieris atradīsies šeit. Tas C3, ap kuru mēs darbojamies, kas ir tas reģions, kurā visbiežāk atrodas, teiksim, melodija. Tā, vēl viena tēma par melodiju. Es gribētu, lai jūs izveidotu savu melodiju, bet pirms tam es nedaudz pastāstīšu, ka melodija, varētu teikt, ir tāda lietiņa, kas sastāv no frāzēm, motīviem, tām ir raksturīga pakāpeniska attīstība, frāžu motīvu atkārtošanās, un melodija var sastāvēt no dažādām tēmām. Tā var būt gan augšupejoša, gan lejupejoša, gan stāvoša uz vietas, visādi. Un melodijām raksturīgs tas, ka tās ir, protams, melodiskas, emocionāls un, varētu teikt, viegli paliekošas atmiņā. Es jums aizsūtīšu arī šo prezentāciju, te jūs varat noskatīties video, teiksim, ar dažādām populārām tēmām, ir melodijām, lai gūtu, teiksim, tādu tā kā priekšstatu, kas ir melodija. Šeit daži piemēri. Un tātad šīs nedēļas uzdevums, ko es gribētu, lai jūs
izdarāt, ir izveidot vienbalsīgu melodiju, kas būtu 8 takšu gara, un kur tiktu izmantota do mažora gama, kas tikai baltie taustiņi. Un melodiju jāklausās, lai tā tiktu veidot ritmiski un vienotā tempā ar metronomu. Tas arī viss. Paldies pagaidām.